Nākamā tēma, ko es šodien jums pastāstīšu, ir par, var teikt, galvenokārt tas būs par Google Analytics, bet nu, tā vispār tas būs par internetu mārketinga projektu analītiku. Un tātad, pirmkārt, runājot par šiem kursiem, kāds ir kursa galvenais mērķis? Kursa galvenais mērķis būs apgūt un saprast internetu projektu analītiku, jā? Teiksim, dažādus rīkus un kā pareizi analizēt datus. Un, teiksim, izmantot šīs apgūtās zināšanas, izmantot šos iegūtos datus, izmantot šos uzstādītos rīkus, lai palielinātu savu, teiksim, to interneta projektu efektivitāti. Un tas ir pats kodols vispār, kāpēc nepieciešams kaut ko analizēt. Mēs analizējam tāpēc, lai mēs varam uzlabot. Un tad šo kursu mērķis būs nevis tikai iemācīties vienkārši analizēt, bet arī saprast, kā izmantot šos datus, lai mēs varam veiksmīgāk padarīt, izveidot mūsu projektus un uzlabot esošos. Un centrālais rīks, ko mēs izmantosim, noteikti ir Google Analytics. Un ir labs pamatojums, kāpēc. Pirmkārt, tas ir pieejams jums ikvienam. Tas ir bezmaksas analītikas rīks. Tas ir viegli uzstādāms, un es pieskaršos šim tematam pa uzstādīšanu vēl nedaudz vēlāk, ja tas ir palicis vēl vieglāk, var teikt. Tas ir koplietojams. Tas nozīmē, ka, ja jums ir palielāks uzņēmums vai palielāka komanda, jūs varat, teiksim, vienas mājaslapas datus nošērot, tas ir, koplietot ar vairākiem lietotājiem. Ja, teiksim, šiem datiem var būt pieeja jūsu mārketinga cilvēkam, šiem datiem var būt pieeja vadītājam un vēl varbūt kaut kādam tehniskajam darbiniekam. Tātad vienu kontu var izmantot tā kā vairāk. Viņš ir koplietojams, nošērojams. Un Google Analytics jau izmanto vairāk kā 10 miljonu lietotāju vispār globāli. Un Google ļoti regulāri un strauji šo rīku uzlabo. Un, ja mēs paskatāmies, kāds Analytics bija 3 gadus atpakaļ, ja, tad tagad viņš izskatās pavisam savādāks. Un šajos kursos mēs apskatīsim pilnīgi visus, sākot ar galvenajām kategorijām, kas ir audience, advertise, teiksim, audience, tas ir, kas ir jūsu apmeklētājs, kādu pārlūku programmu izmantot, cik viņš bieži iegriežas pie jums, teiksim, kāda vispār ir šis kopējais kaut kāda apmeklētāja plūsma. Advertising, kur mēs runāsim par, teiksim, jau Google AdWords saistītiem jautājumiem. Traffic sources, kur mēs varam apskatīties konkrētu, teiksim, konkrētu datus par, teiksim, konkrētām kampaņām, par to, no kurienes mums nāk kaut kāda apmeklētāja plūsma, par saturu, teiksim, kurš saturs mūsu mājaslapā tiek skatīts, un par konversijām, kas ir vissvarīgākā sadaļa šeit, kur mēs varēsim aplūkot datus par reāli sasniegtajiem mērķiem, teiksim, reāliem veiktiem pirkumiem kaut kādiem jūsu mājaslapā. Vēl mēs aplūkosim arī citas lietas, kā custom reporting, custom variables, reālā laika datus un tā tālāk. Un te uzreiz vienu lietu gribu pieminēt, ko Egīls teica, ka Google nevar izsekot pilnīgi, teiksim, personīgus datus par teiksim, mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Standartā pilnīgi noteikti nē, bet, ka mēs pieskarsimies tēmai custom variables, kas varētu būt ļoti interesanti tieši dažādiem e-komercijas veikaliem, tad savā ziņā mēs tomēr jau varam kaut ko arī uz Google Analytics saistam, teiksim, pāris datus par to, kas jau varētu būt saistīti jau ar kaut kādu vairāk konkrēti, teiksim, lietotāju grupu mūsu mājaslapā, piemēram, tur reģistrētie lietotāji internetu veikalā un tā tālāk. Pastāv dažādas iespējas Google padot dažādas papildus datus vēl. Un vēl no citiem rīkiem, es nezinu, vai te var saprast, laikam jau nevar saprast, piemēram, šāds heatmap rīks, kas, ja Google Analytics mums ļoti labi parāda dažādus detalizētus datus, uz kurām lapām cilvēki iet, ko viņi dara, kur viņi, teiksim, ko viņi pasūta, ko viņi skatās, tad ar heatmap rīkiem mēs varam redzēt tīri vizuāli, kur viņi tieši klikšķina, kur viņi spiež un kurās vietās viņi brauc ar pelīti. Un šie arī ir vērtīgi izanalizēt šādus datus, jo tādā veidā jūs varat uzlabot savas mājaslapas lietojamību. Un tātad, kādēļ šis čalīts? Tātad, pirmkārt, ja mēs paskatāmies pāris, pat netik tālu, ja mēs paskatāmies pavisam nesen, tad, ja mēs gribējām izveidot ļoti sarežģītu kaut kādu analytics risinājumu, kur mums ir vairāk izsekošanas kodi,
kas ir izvietoti dažādās lapās, dažādās kombinācijās un kuri tiek parādīti kaut kādās konkrētās situācijās, lai mēs kādu lietotāju grupu varam tā kā notegot, iezīmēt, teiksim, un lai pēc tam mēs varam analizēt, kā vispār darbojas mūsu kampaņas, kā kaut kādi konkrēti lietotājs darbojas, iedarbojas ar mūsu mājaslapu. Mums vajadzēja IT komandas palīdzību, un bieži vien IT komandai pat bija grūtības uzstādīt daudzus no, teiksim, to pašu Google Analytics e-komercijas skriptu, ja. Tur bieži vien radās problēmas dažādās šajās e-komercijas sistēmās uzstādīt šos papildus skriptus. Bet tagad ir foršais tas, ka Google arī cenšas strādāt pie tā, lai maksimāli samazinātu to, ka mums vajag iesaistīt kaut kādu programmētāju, IT cilvēku, lai, teiksim, mārketinga cilvēki vai analītiķi, kas paši ar šo visu darbojas, lai viņi var maksimāli vairāk visu ņemt savās rokās un arvien neatkarīgāk strādāt, teiksim, no IT komandas. Un viens no šādiem rīkiem ir Google Tag Managers, kas mums nodrošina to, ka mēs paši, teiksim, nejaucoties nekur lapas kodā iekšā, vienkārši vispirms IT cilvēks mums sagatavo, uzstāda vienu kodiņu, un pēc tam mums pieeja kontam, kurā mēs paši varēsim šos visus papildus kodus likt iekšā un ļoti elementāri, ļoti saprotami. Un to mēs apskatīsimies kursos gan to tehnisko pusi, bet ne pārāk dziļi, bet vairāk orientējoties uz tā, lai jūs saprastu, kā tas darbojas, kāpēc tas darbojas, un ja jums kādreiz vajag, ko jums vajag prasīt saviem IT cilvēkiem. Un tātad pirmā lielā daļa ir noteikti audience, jau saprast jūsu auditoriju. Un tad parasti, ja es runāju ar cilvēkiem par Google Analytics, pirmais, ko daudzi vienkārši skatās, ir, teiksim, cik man apmeklētāju dienā ir. Un tas ir viņiem tā kā, var teikt, svarīgākais redzēt, cik apmeklētāju. Bet, ok, tie ir, teiksim, vērtīgi dati. Ja? Ko mēs vēl varam redzēt, teiksim, no kurienes nāk mūsu apmeklētāji? Teiksim, kādus pārlūku programmu viņi izmanto? Vai arī cik viņi bieži atgriežas. Šie visi savā ziņā ļoti svarīgi dati, tie mums var palīdzēt gan labāk izprast, teiksim, varbūt uz kādu mērķa auditoriju, teiksim, mūsu mājaslapu optimizēt. Piemēram, ja mēs redzam, ka mūsu mājaslapu apmeklē ļoti daudz ar mobilajām ierīcēm, iespējams, mums vajag mobilo versiju. Vai arī, ja mūsu mājaslapu apmeklē, teiksim, cilvēki ar ļoti vecām pārlūku programmu versijām, varbūt tie ir ne tik tehniski advancēti cilvēki, kas vienkārši nav updatējušies. Un mums jau uzreiz par to jādomā, teiksim, kā mēs labāk mājaslapu tam sagatavojam. Un, piemēram, vēl mēs varam skatīties, piemēram, ja mēs kaut ko pārdodam globāli, ja, tad, piemēram, mums te no kaimiņiem Lietuvas un Igaunijas ļoti liela apmeklētāju plūsma, ja, un mēs varam sākt domāt, ka, ok, tad mums vajadzētu pielāgot arī savu mājaslapu, varbūt vairāk, teiksim, vai kaut kādus produktus, lai tieši pārdotu lietuviešiem vai igauņiem. Bet ir viena ļoti svarīga lieta. Ja jums nav uzstādīts lapai mērķis, teiksim, ja tas goals, tad šie dati praktiski ir mazsvarīgi. Jo jūs šos datus nevarat salikt kopā ar kaut kādu konkrētu mērķu sasniegšanu, tad tiem nav jēgas. Piemēram, ko es ar to domāju? Ja, piemēram, kā es iepriekš minētajā piemērā, 80% apmeklētāju plūsums mums nāk tepat, teiksim, jūs pārdodat globāli kādu produktu, un 80% no apmeklētājiem nāk tepat no Lietuvas un Igaunijas, ja, bet 20% nāk no Krievijas. Un jūs domājat, ok, man jāstrādā ar šitiem lietuviešiem un igauņiem ir. Bet ja jums ir mājaslapā uzstādīts, teiksim, mērķi, jums uzstādīts e-komercijas skripts, kas reāli arī tajā Google Analytics ievelk iekšā datus par reāliem pirkumiem, jūs varbūt varat saprast, ka lietuvieši un igauņi vispār neko nepērk. Bet daži apmeklētāji, kas nāk no Krievijas, tie ir ļoti, teiksim, ieinteresēti pircēji, kas pērk. Un tas jau uzreiz maina to, kā jūs analizējat datus un uz ko jums vajadzētu, teiksim, optimizēt savu mājaslapu. Tātad pirmais, ko mēs runāsim šajos kursos, un tas būs pats svarīgākais un ap ko griezīsies pilnīgi visi šie kursi, ir mērķu uzstādīšana. Ja jūsu mājaslapai nav uzstādīts mērķis, tad praktiski tas būtiski samazina vispār jēgu kaut kādus datus analizēt. Jo, ja jūs vienkārši izanalizējat datus un jūs to nesasienat ar kaut kādu mērķi, tad ko jums tas dos? Ko jūs izdomāsiet, teiksim, tālāk, ja jūs zinat, ok, manu mājaslapu apmeklē lietuvieši, igauņi, viņi skatās kaut kādu konkrētu sadaļu. Tas neko daudz nemainīs, bet ja jūs
pāanalizēsiet, teiksim, kuri no viņiem pērk, kuri no viņiem nepērk, no kurām, teiksim, AdWords kampaņām atnākušie apmeklētāji iegādājas vienu produktu, bet no citām, teiksim, tur kampaņām iegādājas citu produktu, tad tas jau daudz ko maina. Tātad pirmais būs noteikti gan konceptuāli izdomāt, kāds jums mērķis, par to Egīls noteikti runās stratēģijas izstrādes kursos jau, bet arī otrs būs, teiksim, pašā analytics uzstādīt to. Un tad, kas ir jūsu mērķis? Vai tas ir vienkārši pirkums? Ok, tad mēs uzstādām jūsu, teiksim, internetu veikalā e-komercijas skriptu, kas uz Google Analytics pados datus par pirkumiem, par reāliem jau produktu nosaukumiem, pirkuma grozu apmēriem, summām un tā tālāk. Varbūt tas ir vienkārši kaut kāds pieteikums pakalpojumam. Varbūt tā ir reģistrācija. Varbūt tas ir pavadītais laiks lapā. Ja jūs esat interneta portāls, tad jums varbūt nav svarīgi, ja apmeklētājs kaut ko nopērk, jo pie jums nevar neko nopirkt, bet cik viņš ilgu laiku ir pavadījis lapā, piemēram. Vai, teiksim, video noskatīšanās mērķi var būt dažādi, bet obligāti mērķim ir kaut kādam jābūt. Un tad, kad mums būs šie mērķi uzstādīti, tad mēs ļoti fokusēsimies uz šo conversions sadaļu Google Analytikā, kas ir tieši šie goals un e-commerce, kur mēs dažādos griezumos, dažādos segmentos dalot varēsim apskatīties, cik ir veiksmīgas kaut kādas jūsu konkrētās kampaņas vai reklāmas aktivitātes. Un, piemēram, šeit ir piemērs, kad ir redzams, ka no, teiksim, Google Organic, tas ir no SEO, mēs saņemam tur 44% no vēlamā rezultāta, no Google CPC, kas ir AdWords, tātad 35%, no draugiem reklāmām tur ir tikai 13% un tā tālāk. Un šo visu vēl var pētīt pēc tam padziļinātāk līdz konkrētu atslēgas vārdu līmenim, jūs varat konkrēti savas kampaņas nosaukt un tā tālāk, iespējas ir ļoti plašas un milzīgas. Tas arī var tikt attēlots vizuāli, šie var teikt, ka tie iepriekšējā dati tikai attēlot vizuālā veidā. Un tas ir Google e-commerce, par ko es jums stāstīju, kad šis ir vienkārši piemērs ar produkts ABC un tam līdzīgi, bet idejiski ir tā, ka jūs savā Google Analytics kontā redzat reāli datus par pirkumiem, teiksim, vienu produkts ir nopirkts tik daudz reizes un no tā kopā, teiksim, nopelnīta tāda summa. Un šis arī, šie visi dati pilnīgi ir segmentējami un sakorelējami ar citiem datiem, teiksim. Jums viens no labākajiem, piemēram, noteikti ir AdWords kampaņas, jums ir vairākas kampaņas AdWordos, kur jūs zināt, ka jūs iztērējat, teiksim, summu X jau kaut kādu pa klikšķiem, un tad jūs pēc tam to saliekat kopā ar reāliem datiem no e-commerce, un tad jūs varat ļoti labi pateikt, ok, šajās reklāmās iztērēju summu X un nopelnīju 2X, tas man ir izdevīgi, bet, piemēram, šī konkrētā kampaņa iztērēja summu Y, bet es pat nenopelnīju atpakaļ pusi no tā Y, un tad tas nav izdevīgi vairs. Un šo mēs noteikti skatīsimies un mācīsimies analizēt padziļināti, un viens no pēdējiem un ļoti interesantajām daļām būs AB testēšana. Ja, teiksim, ja mēs izmantojot jau Google Analytics, ko es iepriekš minēju, mēs ļoti labi varam noteikt, kas ir mūsu apmeklētājs, ko viņš pērk, ko viņš nepērk, kuras reklāmas kampaņas darbojas vai kuras reklāmas kampaņas nedarbojas. Un ja mēs teiksim, nooptimizējam visus, ko varētu teikt kā tādus kā ārējos elementus jau, tad mums vēl paliek viena lieta, ko mēs varam optimizēt, ir pati lapa. Un tas, kā es sākumā minēju, viens no tiem ir tas heatmap tūlis, kur mēs redzam, kur apmeklētāji klikšķina, lai mēs saprastu, kā apmēram cilvēki iedarbojas ar mūsu lapu. Otrs ir AB testēšana. Un tas nozīmē tā, ka mums ir, teiksim, divas lapas, un vienai apmeklētāju daļai mēs rādam vienu lapu, un otrai apmeklētāju daļai rādam otru lapu. Un viņas var atšķirties, teiksim, ar dizainu, ar kaut kādu saturu, tekstu, bildēm, pogu izmēriem, tam līdzīgi. Bet ideja ir tāda, ka abām mērķis ir viens un tas pats, teiksim, pārdot jūsu produktu vai pakalpojumu, bet viņas ir pamainītas, teiksim, vizuāli vai saturs vai tam līdzīgi. Un tādas pat var būt vairākas variācijas. Un tas, ko mēs darām, mēs uzstādām papildus Google Analytics risinājumu, kas ir Content Experiments, un mēs vienkārši turpinām tāpat darboties ar tām mūsu, teiksim, AdWords kampaņām, vai mūsu reklamē kaut kādi affiliate partneri, vai mēs darbojamies ar draugiem reklāmām. Sūtam to apmeklētāju plūsmu tāpat uz mūsu lapu, bet ko dara šis papildus risinājums? Viņš daļai rāda vienu lapu, daļai rāda otru lapu. Un beigās mēs iegūstam
teiksim, šāda veida kaut kā grafiku, ja te ir vairākas lapas reizē analizētas, kur mēs redzam, cik kurā ir efektīvi darbojusies, cik kurai lapai ir laba konversija bijusi. Un tādā veidā jau mēs varam ne tikai optimizēt kaut kādus ārējos elementus, bet jau optimizēt iekšēji mūsu lapu. Un mēs pēc laika varam saprast, ka, teiksim, lapa B strādā daudz labāk nekā lapa A, lapu A izmest ārā, un tad, teiksim, ņemt to lapu B kā pamatu jau, un no šīs lapas B, teiksim, izveidot kaut kādu nākamo variāciju uz viņas bāzes, kur atkal kaut kādus elementus pamainīt vietām, lai vēl maksimāli vairāk uzlabotu to kopējo lapas konversiju. Un tas būs viens no mūsu pēdējiem apskatāmajiem elementiem šajos kursos, kad jau mēs pārējiem visam būsim izgājuši cauri. Un tātad tas mērķis vispār šiem kursiem ir panākt maksimāli to, lai mēs netērētu liekus resursus finansiālos gan laika tur, kur tos nevajag, un lai mēs maksimāli ātrāk izaudzētu, teiksim, tās kampaņas, kuras mums ir efektīvas. Un tas ir tas, ko mēs šajos analītika kursos apgūsim. Paldies! Vai kādi jautājumi, vai mums jau vairs nav laika?